Latvijas uzņēmēju kļūdas digitālajā vidē. Tagad tā kā Facebook lapa pietiek. Man būtu restorāns, man būtu 100% mājaslapa. Laba diena, labs rīts, labs vakars. Čau visiem. Mēs esam izlēmuši, ka papildus biznesa atslēgas podkāstā mums ir jāuztais vēl kaut kāds saturveids. Biznesa atslēga tikai tā kā kādreiz bija. Atceries? Tā arī biznesa atslēga kādreiz bija. Vienkārši apsēdāmies pie galda. Tas bija tā kā back in the good old times. Nē, ka mums bija depo mikrofonu pa 7 eiro. Un vienkārši runājām. Mums īstenībā agrāk nebija video formāts, jau mums bija tik trešī setups, ka mums bija vienkārši kaut kas rādīt. Jā, mums bija tikai audio. Jā, bet tie bija labi laiki, tie bija ļoti labi laiki. Vēlamies varbūt tās padalīties ar vēl kaut kādu jaunu ideju. Tātad, mums ir tāds koncepts, kurā jūs varat uzdot tāds interesants jautājumus. Ja nevarēsim paši atbildēt, tad meklēsim kādu cilvēku Latvijā, kurš tad var uz to atbildēt. Un tad mēs viņu šeit liksim galda galā vai kaut kādā citā atkal. Ļoti cerams, ka mums būs apaļš galds nākotnē. Un iztaujāsim, ne? Bet tā kā Mairs nav sagatavojies uz šo epizodu, es gan ātri kaut ko iemetu, jo es zināju, ka man kaut ko vajadzēs, tāpēc es paspīdzināšu tev. Latvijas uzņēmēju kļūdas digitālajā vidē. Un tad rodās jautājums, Mairi, kas tevi kaitina? Un ko tu gribētu, lai uzņēmēji saprot labāk? Ko? Es zinu, tas personīgi, bet man arī tik kaitina viss. Man īstenībā kaitina daudz tie visi freelanceri, daudz marketinga aģentūras, kuras taisa reklāmas kampaņas, un tās kampaņas ir vienkārši kaut kādām formām, un nekas tur tālāk nenotiekās. Kur aizdzen uz kaut kādām lapām, kur normāli nevar pieteikties, vai ir kaut kādi tur vēlamie laiki, uz kurām pieteikties. Nu, ja mēs konkrēti runājam par to nozaru, kurā mēs tagad arī tik aktīvi strādājam, kas ir pakalpojums sniedzēji. Vienkārši es kā atveru, es varētu tagad on the spot reāli attaisīt Facebook, scrollot un uzreiz redzēt vienkārši droši vien kaut kādas no 10 kompānijām, kuras laiž Facebook reklāmas un mēģina kaut kā piesaistīt klients, 8 kā minimums būs vienkārši pilnīgi trash, tā pieteikšanās un grūti un čakarīgi un vispār. Vēl kāda apstrāde. Jā. Tas arī par to, ko es šodien slavēju, ka es teicu, ka es nesaprotu, kā cilvēki var dzīvot bez CRM sistēmas. Man tikai tik vienkārši notifikācija tinks, jāpazvan jauns līdz tink, jāpazvan. Viss uzreiz tiek apstrādāts. Jā, tāpēc, ka iedomājies vēl, tas, ka tu tajā brīdī, kad tu izdomā maksāt naudu Facebookam un tu reāli ģenerē līdus, tev ir tik svarīgi katru no tiem līdiem apstrādāt. Un ja tev tāda nav, vai arī ja tev ir kaut kādā, Excelī, tur vienkārši kaut kā tie vārdi, uzvārdi un e-pasti, viss sakrīt iekšā, vai arī Facebookā turpat tās paliek, un tad no turienes, es neticu, ka cilvēki nepalaiž garām. Vecī, tas ir neiespējami, ka tu nepalaiž garām. Pat mēs ar CRM, ja neuzliekam tēsku, ka mums tam cilvēkam ir jāpazvan, mēs palaižam garām. Obligāti visi tēski, man ļoti patīk, ka tu visu laiku pušo man tos naudas rakstīt un aprakstīt un diezgan piedurties, jo es esmu diezgan slings uz to, bet es vienmēr vismaz ielieku, kad man jāpazvan. Jā. To gan es izdaru. Zini, kā tiem notiem un ar tām piezīmēm ir tā. Šodien tu viņus negribi ierakstīt, es zinu. Bet pēc mēneša, kad tu atver vaļā to, tu tāds, nice. Es saprotu, kas man jādara. Reāli, tā kā šorīt es zvanu sievietē 8 no rīta, tagad 4:30, tas tāds bļāviens, šidai vajadzētu pazvanīt. Jā. Tas saucamais, tas instant gratification. Tev uz šito brīdi, tu nevēlti laiku, tu neieraksti, un tad tikko kā ir tur 10, 20, 30 kontakti, tu vienkārši neatceries. Protams. Vispār bezsakars, kad uzņēmumi, kuriem ir kaut kāda ikdienišķā pārdošana, kur varbūt tās, sēž cilvēks un ikdienā pārdod. Nedod Dievs, ja tev ir B2B nozara, un tu tā kā ikdienā neizmanto pārdošanas sistēmu, tad vienkārši man ļoti žēl. Vispār nav par ko runāt, bet ja tu esi, piemēram, pakalpojums sniedzējs, kurš ir skaistumkopšanā, kad tev tik elementāri Facebookā ģenerējās līdi un tev sistēma pat raksta, hei, izvēlēs brīvo laiku, un viņš jau tur bukojas iekšā. Fantastiski, domāju. Mums ir bijuši 2 sievietes, 2 klienti, kuri atnākuši un teikuši, ka Dievs tik fantastiski, mums vairs nevajag administrātoru priekšā. Ditiņu varēja atlaist, nav viņai jāmaksā 700 eiro mēnesī. Pietiek ar jums. Jā, un tad tas standarts arī, ja mēs vispār kopumā runājam par to, kā apstrādāt tos pieteikumus, jebkurā biznesam. Parasti vismaz tie pārdevēji, kas strādā pārdošanā, es pats arī strādāju, ir tik daudz pārdošanā, es vienkārši mēģinu atrast kaut ko, kas varētu apmēram strādāt. Ja nav tas CRM, tad, protams, kad izmanto kaut kādu Excel, kāds raksta kladē, kāds vēl kaut kur, bet tad to čakars ir tāds, kad
tajā brīdī, kad tu tagad strādā, tu 2 gadus tagad nostrādā, tev ir pašam kaut kāds savs Excel attīstīts, un ko tu pēc tam dari, tu pēc tam to Excel labākajā gadījumā tu atdod tai kompānijai, un tad viņi tur var skatīties tās tavas piezīmes, bet viņiem vēl citiem pārdevējiem ir kaut kāds Excel, un tad tu aizēji projām un no tā darba, un tad vienkārši tie pārējie mēģina saprast, kas tur notikās, un tad tev vēl ritīgi ilgi pēc tam. Un arī es gribētu kaut kādā datubāzē ievilkt iekšā kaut kādā CRM sistēmā, tad man vēl beigās viņš ir jāsakārto, un tu sazini, kā viņš vispār ir pareizi sakārtots, vai tas, kur ir augšu pielādējuši vispār, sapratīs. Mēs te baigi detaļās iegājām jau uzreiz par pārdošanu CRM. Bet īstenībā, par tām detaļām runājot, es vienkārši vēl vienu pēdējo lietu vienkārši. Lamājies, ārdies. Es to nevaru saprast. Man tā bija vienkārši, tā kompānija, kur mēs aizgājām, vienkārši stāstīt par CRM, tur veču mauc vienkārši old schoolā, rakstu katrs kā māk, katrs, kur grib, katram kaut kā sanāk. Tā kā nice, grūti, katram kaut kā sanāk, ne? Bet tā sajūta tāda, ka jūs visi maucat, jūs sēžat, tajā kompānijā visi vienā laivā, bet katrs airē uz savu pusi. Saprot, tā kā nav vispār nekas nav sasinkronizēts, nekas vispār nav skaidrs. Bet tas sākās no paša īpašnieka. Tā, kad tu man saki, tu aizēji apmācīt tagad komandu, bet reāli jūs esat 7 vīrieši, pieauguši veči, pārdošanā, pārdod reāli, neteikšu ko vai ne, bet reāli liela nauda pelna. Un, tev vienīgajam kameru ieslēgt. Tā kā tu vienīgais sēdi ar ieslēgt kameru. Un tev 7 pieauguši džeki, un tev viņus jāmēģina pārliecināt par to, ka viņi var labāk un pelnīt vairāk. Iedomājies, cik trūla saruna, ka cilvēks vienkārši negrib labāk, negrib vieglāk, negrib patīkamāk, ka tu no rīta piecels, un tev jau ir jāpazvan tur Lindai, Tomam un Aldim. Nevis tā, kur es pierakstīju, un tad Alds gaida, ka viņam to krāvu atvedīs, atsūtīs to rēķinu, viņš jau nosals, viņam vajag lai atved, malka. Vēl kaut kas jau pa citu industriju, Bet arī tāds elementārs lietas, kas arī man, piemēram, tracina digitālajā pasaulē, kad es vispār nesaprotu, kā var būt vēl joprojām uzņēmums, pieņemsim, bez mājaslapas, vai vismaz bez one-page ar kaut kādu portfolio vizītkārtes, vismaz jebkas, kur es varu iegooglēt, vismaz izlasīt, kas tu esi, kā tev sauc un kur tev atrast. Es tev piekrītu, bet pieņemsim, ka es esmu tas čuvaks, kuram nav tā mājaslapa. Bet mēs te varam, tagad tā kā Facebook lapa pietiek, tu Facebookā saliec visu to informāciju un viss pietiek. Vai ko tu gribi dzirdēt? Es gribu dzirdēt, uzvalkos vai pastāst, kāpēc tas ir slikti? Tu vari pastāstīt, uzvalkoties, kāpēc tas ir slikti un arī vispār, kāpēc ar Facebook lapu nepietiek? Tā kā tu tagad sākīs, man ļoti daudz nāk cilvēku un saka, bet man taču ir jau lapa. Man jau ir uzņēmuma lapa, bet Facebook lapa nav uzņēmuma lapa, ne? Facebook lapa ir tīri vienkārši, flyers tavai atpazīstamai vienkārši vienā no platformām. Tev ir Instagrams, Facebooks un vēl kaut kas. Problēma ar Facebooku ir tajā, ka tev vispār nekas nepieder. Tā nav tava vide. Tev nepieder tā lapa patiesībā. Tu viņu bezmazliet īrē no Facebook iztēlojies. Kur pretī, ja tu uzbūvē mājaslapu un viņi pieder tev, tas ir tavs domēns, tavs hostings, par ko tu maksā, viss ir tavs. Tev tagad, kad pieder šī mājaslapa, tu viņu pilnībā kontrolē. Tu kontrolē visus datus, kas nāk iekšā. Tu vari redzēt visus visitors. Tu vari redzēt patiesībā, cik cilvēki apmeklē, jo Facebook vai tev rāda, cik tev. Netaču nekāds dats tev nedod ārā. Tu nevari kontrolēt šos datus, tu nevari izmērīt šos datus, tu nevari likt visādas hotjar pixels virsū, tur varbūt tās heatmaps veidot vai taisīt AB split tests un skatīties, kurš virsraksta nosaukums labāk konvertē. Tev vienkārši nekā nav, tev nav ar ko strādāt. Tev nav arī, piekrīt, Facebookā var ievilkt datus, var uzspiest var to, bet sketčī, ne? Bailes, ka tu vispār Facebookā kaut kur datus atstāt. Es, piemēram, personīgi, kad es kaut kur piesakos, es drošāk jūtos datus atstājot kādā mājaslapā nekā Facebookā. Facebooks vispār pēdējā laikā ļoti sketčīgi biznesa tāds sāks vēlāk, un tad tev zvana no kaut kāda Microsoft indieša, un tā saka, hello, sir, we detected a virus in your system. Just give me your credit card information. Un vienkārši viss šīs mazās tās lietiņas, un vienkārši no mājaslapa tas ir vienkārši tā ir tava vide, tu tur maini dizainu, izskatu, fontus, krāsas, pielāgo viņu savam brandam, dizainam. Un to arī viss kontrolē. Problēma jau tajā arī vēl, kad no Facebookā tu ļoti ātri vari kaut kur aizspiest citur. Tu vari ātri nonākt kaut kādā feedā, tu vari nonākt kaut kādā marketplace'ā, tu vari nonākt rīlos, grupās vai vēl kaut kur. Kur pretī, kamēr tu esi mājaslapā, ja tu pats nesaliec liekas pogas, kuras kaut kur citur vispār aizved, tas cilvēks būs tik ilgi, kamēr viņš vienkārši saņems to informāciju vai sapratīs, ka viņam tas tiešām nav vajadzīgs, tas, ko tu piedāvā savā lapā. Jā. Labi, tad ļoti populāri, pieņemsim, ļoti daudz saka, ka nevajag tāds mājaslaps, pieņemsim ēdināšanas biznesā. Ēdināšanas biznesā? Viss atrod Google, tur atrod adresi, atrod lokāciju, iet uz turien, kam ēdināšanas biznesam mājaslapu vajag? Ļoti labs jautājums arī, SEO. Tie ir tikai no tā, lai tavi, ja skaties, Google
ir praktiski tas pats, kas jebkurš cits sociālais tīkls. Google arī pat, ja tu liec WordPressā, tev ir uzbūvēta mājaslapa tā sadaļa, kur tu liec blogu, pēc saucās posts. Tad vispār no turienes nāk vārds posts. Jo pēc tam tikai bija, pēc tam mēs varējām iepostot Instagramā, pēc tam Facebook. Agrāk bija tikai blogu posts, kad vispār pirmās lapas nāca ārā. Un arī restorāniem tas ir tik ļoti svarīgi, jo, ja tev ir kaut kāda veida mājaslapa, kurā tu vari indeksēt kaut kādu atslēgas vārdu, kas ir kaut kāds kafejnīca, restorāns vai karbonādes jūrmalā vai, nezinu, tur steiks iecavā, vienalga kāda atslēgas vārdu, tu viņu var noindeksēt. Kas nozīmē to, ka tie cilvēki, kuri brauks tajā pilsētā vai kaut kādu meklēs tieši tos atslēgas vārdus, viņi atradīs tev. Jo Google pacels tev vēl augstāk. Protams, ja tev būs tikai restorāns un tu rakstīsi restorānu, un ja tev nav šī mājaslapa, tavs SEO vai, respektīvi, tas vienīgais, kas tev pats ir kaut kur augstāk, ir vienkārši cik tev bildes un atsauksmes. Pareizi. Ir tīri atsauksmes, bet ja tev ir vēl mājaslapa, tu jau sāc tagad vēl indeksēties un kaut kāds atslēgas vārds, vēl kaut kas. Un tev ir vienkārši lielāka iespējamība, ka pie tevis atnāks vairāk cilvēku paēst. Man liekas, ka tik vienkārši. Okay. Ja tas makes sense. Pārējais viss, piemēram, skaties. Man būtu restorāns, man būtu 100% mājaslapa. Man pasaka, ka tev nebūtu restorāns, ka tev nebūtu mājaslapa garšīgi burgeri, tur šķīst kaut kas. Es vienkārši domāju, tādā kontekstā, kad iedomājies, ja es atrodu, ja tagad Google es meklēju tur 5-6 ēstus, parasti viss sākās ar to, ka tu taisi to saucamo research. Ja? Tu izdomā, it sevišķi turisti, viņi atbrauc vienkārši uz Rīgu, vai mēs aizbraucam uz citurienu, mēs atveram aļā Google Maps, mēs apskatāmies, nice atsauksmes, ir nice bildes par kaut kāds pāris, ko es varu redzēt, un tad tu vienkārši redz, ka ir mājaslapa, tu ej mājaslapā, un tur rodās pirmā sajūta par to iestādi. Kāda ir. Tas mums mazliet, ka tu esi digitāli, bet virtuāli iegājis tajā kafejnīcā, apskatīties, kā tur izskatās. Un man liekas, ka tā mājaslapa ļoti labi palīdz radīt to sajūtu, kā tur varētu būt, kad tu tur būsi. Pieņemsim. Jo viss, vienalga kaut vai tas pats, kad video telpas, kā tur izskatās, vienkārši varbūt tas stāvs, cilvēki, kur tur strādā, un to tu var redzēt. Man liekas, ka tas ir vēl papildus tāds motivators, lai es izvēlētos tieši to iestādi. Tieši tā, iedomājies, es biju, tā kā es vienkārši par to burgeru, kad sāku runāt. Dubajā meklēju, skatos, tur viss ir sāds, tur vienu mājaslapu uzbūvēt. Tu iekšā tajā mājaslapā, un tev stāv tā kā burgeri, tā kā patīs, gaļa, tur šīreiz tā siers, salātlapa, viss, un viņš tā kā sadalīts tāds. Un tad tu sāc scrollot uz leju, tas burgers tāds saliekās kopā scrollā, un tad tu scrollo uz leju, un tas burgers tāds aiziet, noliek uz šķīvu, noliekās tur blakus frišks. Tagad es scrolloju vēl uz leju, tas burgers paceļās, un viņš atnāk blakus, un tur burgers vienkārši kaut kādiem tur nuggetiem. Un viņš tā kā ceļo man līdzi, tas burgers pa to lapu un parāda, kādās iespējamos veidos es to, var paēst tagad to burgeri. Es saprotu, ka tu esi 75 hārni, es tas tagad stāstu par burgeriem, un tev ir tik grūti klausīties. Bet, take it easy, bro, tā mājaslapa bija skaista. Bet tev vēl jāpaciešās uz burgeriem. Tad iedomājies, es tagad domāju par to Facebook lapu, vai arī tādu lapu, ko tu izvēlētos. Jā, kur tu pēc tam vienkārši, no kā tu dabū to wow efektu. Šāds ten interesants lietas mēs gribam kaut ko pabakstīt katru rītu. Ļoti ceru, ka šīs tēmas un varbūt tās kaut kādi interesanti topiki, vai ne par ko papļāpāt. Neko jautājumi, atbildes, viss tas pārējais nāks no jums pašiem, jo mēs esam gatavi un vispār šo saturu ražojam dēļ jums, jo mēs reāli gribam kaut kādam cilvēciņam kaut kur palīdzēt. Mums īstenībā šito nav tā, ka baigi gribās darīt. Jo tam vairāk daudz jādarbojas, lai jūs saprastu, ir 3 kameras, Kristaps, Rūds palīdz kaut ko darīt, Raimons tur vēl lences mainīja pirms tam. Baigais darbiņš ar to visu, un mēs īsti ar šo naudu nepelnām. Šis ir tīri tikai, lai jums palīdzētu, tāpēc arī dodiet tos jautājumus, jautājiet, prasiet, iedziļinieties un rakstiet, un mēs centīsimies vienkārši aicināt cilvēkus, kas palīdzēs bišķiņ to tēmu, varbūt tās pašķitināt vairāk, jo arī mūsu kompetences līmenis ir kaut kādās citās lietās mazāks, jo ir cilvēki, kas vienkārši specializējas uz kādām specifiskām lietām. Tāpēc rakstiet, jautājiet, un te jau mēs visu kaut ko te sazīmēsim, atbildēsim. Un ja nemācēsim atbildēt, tad paaicināsim kādu cilvēku, kurš atbildēs mūsu vietā. Ja? Jā. Un, ko tu vēl vari piemest? Ja tev ir kaut kādi draugi, kur ir uzņēmēji vai paziņas, un varbūt tās, kad viņi brauc kaut kur uz darbu vai no darba mājās, vienkārši pašēro viņiem šo podcastu, un varbūt viņiem noderēs kāds padoms. Jo tas, ko Oskars saka, mēs dabūsim cilvēkus, kuri zina labāk par mums, par konkrētām tēmām, un tad viņi izstāstīs jums, lai jūs varat darīt. Jo, ja tā godīgi, tad ChatGPT ir vēl, tu daudz ko var prasīt, bet tev daudz ko tu vēl šaubies, vai tā ir, vai tā nav, tā kā tu īsti nesaproti. Un lai arī mums ir mākslīgais intelekts, mēs varam uzdot viņam jebkuru jautājumu,
nav tik labi, kā ja cilvēks no nozares atnāk un izstāsta, un tad tu zini, ka tas čals tur, 5-10 gadus strādā tajā nozarē, viņam var uzticēties. Protams. Es tikko ģenerēju jautājumus, un es viņam uzrakstīju pirmo kvotu augšā, es uzrakstīju šādu. Uzrakst man 10 aktuālas tēmas, par kurām runāt podkāstā, brīvā formātā, ja zini, ar ko es nodarbojos un kur es dzīvoju. Viņš uzrakstīja Perfect Mr. OZ. Balstoties uz to, ka tu vadi Digital Maverick un esi personīgais treneris Nīderlandē. Es tāds, nice, ok. Es tāds, by the way, dzīvoju Latvijā. Nākamajā es dzīvoju Latvijā. Tā kā jā, jautājiet jūs, un mēs atbildēsim. Tas ChatGPT tā kā kaut kāds sadzēries draugs. Tu no Talsiem vai no Vacēsim? Es atcerēšos tūlīt. Jā, es tūlīt atcerēšos. Jo, davai, čau. Davai turās.